Ja vēlaties netraucēti iepirkties, vai arī jums ir steidzamas darīšanas, bet nav kam uzticēt bērnu, vai arī jūsu atvasītai apnicis rotaļāties mājās, tad jūs gaidīs ciemos bērnu rotaļlaukums Rotaļu fabrika. Šeit bērns ir galvenais, viņš ir uzmanības centrā. Kopš fabrikas dibināšanas ir izveidojusies tradīcija, visi bērni šeit kļūst par direktoriem. Alga par labi padarītu darbu ir konfektes un cepumi. Bērniem ir padotās sekretāres, animatores Iveta, Ilzīte un Mārīte. Toties vecāki kļūst par direktora asistentiem. Rotaļu fabrika tā ir vesela bērnu prieka valstība, kur mazie draiskuļi sākot no 1 gadiņa līdz pusauģa vecumam var atpūsties, spēlēties un iepazīties ar jauniem draugiem, kopā rotaļāties ar krāsainām bumbām, šļukt no slitkalniņa, meklēt izeju no labirinta, līmēt, zīmēt, likt puzles. Šeit svin dzimšanas dienas, šeit notiek īstas bērnu korporatīvās ballītes. Tad ir nepieciešams izvēlēties atbilstošu tērpu un izveidot attiecīgu meikapu. Šīs idejas bērni izstrādā patstāvīgi. Galvenais fabrikas darbinieku uzdevums ir attīstīt bērnu radošo garu. Rotaļu fabrika ir vieta, kur interesanti radoši atpūsties gan bērniem, gan viņu vecākiem.